Hei, skatītāji! Šoreiz iepazīsimies ar tādu lietu, ko sauc par Google veidlapām, un paskatīsimies, kas tad ir tās lietas, kā tad mēs varam ļoti smuki sakārtot un iekārtot savu dokumentu, jeb šajā gadījumā tā saucamo veidlapu, tā kā man tas ir nepieciešams. Google veidlapas ir tās, kuras tad mēs varam izmantot gan viktorīnu veidošanā, gan kā anketu formātā, un arī pēc tam viegli un vienkārši apkopot datus, ar kuriem mēs esam strādājuši. Lai izveidotu Google veidlapu, atkal mums ir jādodās vai nu uz Google disku, vai augšā blakus savu kontu ikoniņai uz 9 punktiņiem, un tad ir jāmeklē tāda violetīga ikona ar nosaukumu veidlapas, attiecīgi skatoties, kā ir vieglāk un ērtāk. Šajā gadījumā es izvēlēšos Google diskā pogu jauns un veidlapas. Klikšķinu virsū un man izveido veidlapu, tādu pilnīgi jaunu, nenosauktu, bez nekādām iekšā ierakstītām lietām. Pirmā lieta, ko es ieteiktu, ir uzrakstīt veidlapai nosaukumu. Un veidlapai nosaukums tad ir atkarīgs no tā, ko tad jūs šajā veidlapā vēlēsieties likt iekšā un kas ir tās lietas, kas tad šajai veidlapai būs jāsatur. Vai tie būs viktorīnas jautājumi, kur ir konkrēts nosaukums, vai tā ir attiecīgi aptauja par kaut kādu konkrētu lietu, skatoties pēc tām jūsu vajadzībām un jūsu vēlmēm. Nu ko, manai veidlapai nosaukums ir uzrakstīts. Ja es te tā papētu, manai veidlapai augšpusītē vēl joprojām, tad kreisajā augšējā stūrī nosaukuma nav. Līdz ar to mapītē viņa mums saglabājās kā nenosaukta veidlapa, bet vienkāršāk un vieglāk veidlapā kaut ko atrast un kaut ko ievietot būs tajā brīdī, kad mums būs nosaukums. Nu, un tad, ja es esmu uzrakstījusi nosaukumu šeit, visvienkāršākais formāts ir uzklikšķināt un šo nosaukumu mums piešķir arī augšējā stūrītī. Ja nosaukumu šeit vajag citu, tad attiecīgi varam to arī pārrakstīt. Tas būs par to, kā tad mēs iesākam strādāt ar veidlapu. Tālāk veidlapā uzreiz mēs redzam vēl vienu lietu. Zem nosaukuma ir veidot aprakstu. Piemēram, ja man ir veidlapa, kuru es veidoju kā testu, es šeit varu uzrakstīt īsu aprakstījumu, kam tad man, piemēram, šī informācija būs nepieciešama, cik laika šīs aizņem un citas lietas. Vai arī kādu citu paskaidrojošu formātu, piemēram, ievietojot saiti uz kaut kādu citu vietu, kas tad man ir jāapskata, vai attiecīgi daudz dažādas citas nozīmīgas un vajadzīgas lietas. Tāpat jūsu veidlapā šobrīd būs redzamas vairākas sadaļas. Tad ir dots pirmais jautājums šabloniņš, kur es varu rakstīt iekšā informāciju. Un labajā pusē jums tiek piedāvāts arī tas variants, kā tad es ievietoju šajā gadījumā šo informāciju. Vai es pievienoju jaunus jautājumus ar dažādām formām, vai es importēju jautājumus jau no gatavas, kādas citas veidlapas, vai man ir jāievieto vienkārši tukšs apraksta laukums, kurā tad es pievienoju kaut kādas konkrētas lietas, varbūt jāpievieno attēls, video vai attiecīgi jātaisa sadaļas. Par to paskatīsimies arī turpmāk. Šoreiz vairāk vai mazāk par tiem iestatījumiem, ko tad es varu darīt ar veidlapu, lai tad viņu izveidotu tādu, kāda man ir nepieciešama. Virs veidlapas nosaukuma jūs redzēsiet 3 tādas sadaļas. Ir jautājumi, atbildes, kas šobrīd būs tukšas, ja veidlapa nav pabeigta un nav palaista, un iestatījumi. Mazliet agrāk tad mainās arī šis izkārtojums, kur kas atrodas. Iestatījumi atradās labajā augšējā stūrī, tai sadaļā, kur ir podziņi sūtīt, kur ir priekšskatījums, skats. Tad visas šīs sadaļas te bija tāds kā zobratiņš, kas tad piedāvāja šo te iestatījumu sadaļu mainīt un koriģēt tieši šeit. Šobrīd jaunākā versijā Google veidlapās iestatījumi ir novietoti augšā un atrodas turpat, kur jautājumi un atbildes. Šim pievēršam uzmanību, ja esam strādājuši vecākā versijā kādu laiku atpakaļ, un tagad nākas strādāt jaunākā, tad iestatījumi mums drusciņi nomainījuši atrašanās vietu. Tālāk, tad par tiem iestatījumiem un par tām lietām, ko tad es varu izdarīt veidlapā. Iestatījumos jūs redzēsiet, ka ir vairākas sadaļas. Ir iestatījumi kā tādi,
attiecīgi, kas saistās ar to, kāda tipa veidlapa tad mums tiek veidota, kādas ir atbildes, atbilžu apkopošana, vai tas ir prezentācijas tipa, un tad mums ir noklusējumi iestījumi, kurus ir iespējams samainīt un veidot tā, kāda mums tad šie iestījumi ir nepieciešami. Tātad, pirmā lieta. Ja sākotnējā formātā mums veidlapa tiek veidota tādā formātā, ka mums ir jautājumu forma, un mēs varam atbildēt, vai tie ir slēgta tipa jautājumi, ka mums ir atbilde tikai no piedāvātajām iespējām, vai arī atvērtā tipa, kur varam ierakstīt, ievietot attēlus un tā tālāk, tad savu veidlapu es varu pārvērst arī par viktorīnu, kas vāc un apkopo punktus. To mēs varam izdarīt iestījumu sadaļā, atzīmējot, ka man šeit šī te vieta ir aktīva. Un tad mēs redzam vēl vairākas lietas, kas uzreiz kļūst redzamas un aktīvas. Pirmkārt, augšā parādās punktu skaits, tas būs attiecīgi tas, ko tad es varēšu koriģēt un noteikt punktus, bet iesatījumu sadaļā man parādās tādas lietas, kas ir saistītas tieši ar viktorīnu. Nu tad, piemēram, kad man rādīt vērtējumu, vai pēc katras iesniegšanas, vai vēlāk pēc manuālas pārskatīšanas, atkarīgs no jautājuma tipa. Ja man ir jautājumi, kuros atbildes tiek atzīmētas un nav nepieciešams pārskatīt, piemēram, pareizrakstību vai atbildes izskatu vai kādas citas lietas, tad es varu vērtējumu rādīt uzreiz pēc iesniegšanas. Ja man ir situācija, ka man, piemēram, ir nepieciešams pārskatīt, piemēram, ir rakstiska tipa atbildes, tad ir vēlams likt, ka pēc manuālas pārskatīšanas, un pēc tam atbildes ir iespēja nosūtīt e-pastā. Jāskatās, kas kurā situācijā ir nepieciešams. Tad mums ir tāda sadaļa, kā Chrome iestatījumi, kas ir saistīts ar to, kā tad es strādāju saucamajos Chrome datoros, ja tādi mums ir, kuros tad ir konkrēts pārvaldnieks, kuros tad mums ir iesatīts šī iespēja, ka es strādāju konkrēti ar konkrētām vietām un attiecīgi konkrētām lietām. Redzam, ka kamēr respondenti atbild uz šīs viktorīnas jautājumiem, tie nevar atvērt cilnes vai citas lietojuma programmas. Līdz ar to, ja, piemēram, skolā tiek strādāts ar Chrome datoriem un mums ir svarīgi, ka mums, piemēram, ir testa jautājumi, kuros vajag iegūt konkrētas atbildes, es varu šo te opciju ieslēgt, līdz ar to skolēns pieslēdzoties ar savu kontu Chrome datorā, ja tas ir iestādes konts, nevarēs izmantot neko citu šīs viktorīnas izpildē, kā tikai šo viktorīnu. Tas ir jāskatās pēc tā, ar ko tad mēs strādājam, kas mums ir nepieciešams. Bet tad mēs sazinamies arī ar administratoru un tiekam skaidrībā, vai visas pārējās lietas arī no administratora puses šeit ir sastatītas un saliktas tā kā nepieciešams. Tad mums ir sadaļa vēl respondentu iestatījumi. Kas tad mums ir šajā sadaļā? Mums ir vairākas tādas lietas, kas tad attiecās uz viktorīnu kā tādu. Tad var redzēt, ko tad respondents redz. Kur ir neatbildēti jautājumi, kādas ir pareizās atbildes un punktu vērtība. Ja man šīs lietas nav nepieciešams, es varu arī atslēgt. Un globālie viktorīnas nosacījumi, tad attiecīgi, cik mums automātiski tiek ielikti punkti, bet atceramies punktus, jūs varēsiet arī mainīt tā, kā jums tas ir nepieciešams. Tas būtu šajā gadījumā, ja man ir ieslēgts viktorīna un viktorīnas iestatījumi. Tālāk man ir sadaļa atbildes. Pie atbildēm te ir jāņem vērā vairākas lietas, kādā kontā mēs strādājam. Līdz ar to šobrīd blakus es uzlikšu arī privāto kontu, jo šis šajā gadījumā ir iestādes konts, kur ir konkrēts domēns, un kas ir balstīts uz Google bāzes. Mēs izmantosim blakus arī Gmail iestatījumus, lai jūs redzat, kā tad tas izskatās un kā mainās šie iestatījumi. Šobrīd blakus viens otram kreisajā pusē atrodas privātais konts, labajā pusē atrodas tāda lieta kā iestādes konts, ja konts ar konkrētu domēnu, un mēs redzam, ka šajā iestādes kontā man ir vairāk
šo te iespēju ir vairāk opciju nekā privātajā kontā. Līdz ar to, ja mēs strādājam iestādes kontā, kurām ir konkurents domēns nevis galā gmail.com, tad ir jāpievērš uzmanība arī šīm lietām. Pirmais ir par e-pastu vākšanu. Privātajā kontā man ir iespēja nevākt, verificēt un respondentu ievade, tad principā 3 iespējas un pamatiestījumos ir e-pastu nevākšana. Turpretīm iestādes kontam pirmā lieta ir verificēt, līdz ar to mēs ņemam vērā, kad cilvēks pieslēdzās ar savu e-pastu. Tālāk par respondentu un viņu atbilžu kopijas šeit ir jāskatās, ko mēs ieliekam. Ja mēs liekam verificēt, mums šī iespēja ir ieslēgta, un šī sadaļa mums abās pusēs ir vienāda, tad attiecīgi vai sūta kopijas vai nē. Tad ir atļaut rediģēt atbildes atkal abās pusēs ir vienāda, tad pēc atbilžu iesniegšanas vai ir iespēja izrediģēt. Un pie nepieciešamības pierakstīties privātajā kontā man ir viena iespēja, ierobežojums uz vienu atbildi, tad principā var atbildēt vienu reizi. Iestādes kontā man nāk klāt sadaļa atļaut tikai ar domēna, attiecīgās organizācijas domēna pieslēgšanos. Ja man šī veidlapa vai man šis tests, ja saucamā Viktorīna, ir paredzēts ne tikai savas iestādes cilvēkiem, tad šī vieta ir jāatslēdz, citādi ar Gmail kontiem klāt šeit piekļūt nevarēs. Līdz ar to sekojam šai sadaļai līdzi. Skatoties tālāk par sadaļām, kā mēs redzam, te tās atšķirības vairs nav tik būtiskas, līdz ar to mēs varam skatīties, kas kurā situācijā ir nepieciešams, bet jāatcerās, ka lielāki ierobežojumi tad ir tieši konkrēti pie tām atbildēm un attiecīgi pie Viktorīnām. Likšu šobrīd atpakaļ tikai šo te iestādes kontu un skatīsimies tālāk, kas man te ir pieejams. Nu tad pie iespējas prezentācija. Tad mēs varētu savā ziņā savu veidlapu pārvērst par prezentāciju, kurā tad es varu rādīt gan norises joslu, gan sajaukts jautājumu secību, ja tas ir nepieciešams, un apskatīt arī tās lietas, kas man ir darāmas un veicams pēc iesniegšanas, kā tad man ir ar šīm te lietām, ja tas ir nepieciešams. Un tad vēl mums ir tāda sadaļa kā noklusējumi. Tad savā ziņā jau iebūvētas lietas, kas ir saistītas ar veidlapu, ar veidlapas izskatu. Tad pirmais ir vākt e-pasta adreses pēc noklusējuma. Tad, ja man ir verificēt, būtu pieprasījums pierakstīties Google kontā, var respondentu ievade, tad attiecīgi pats dalībnieks ievada e-pastu un nevāc vispār, ja tas nav svarīgi. Un jautājumu noklusējumu iestījumos ir uzdot jautājums pēc noklusējuma vai neuzdot, nu, tad attiecīgi mēs izvēlamies, kā tas strādā. Tas mums saistībā ar iestatījumiem. Nu, un tad mazliet paskatīsimies tādu lietu, ko mums devē par izskatu, par tām lietām, kas tad man ir pirms es vispār sāku, vai varbūt pašās beigās, kad mēs esam jau izstrādājuši mūsu veidlapu, ko tad es varu darīt. Tas ir vizuālais noformējums. Šobrīd man ir standarta noformējums, violetīgā krāsa, bet augšējā daļā, labajā pusē, tur, kur ir podziņu sūtīt, otrā iespēja no attiecīgi kreisās puses, mums ir tāda kā krāsu palatīte. Uz krāsu palatītes uzklikšķinot, man ir iespēja mainīt motīvu. Principā pielāgot to, kā izskatās mūsu šī te veidlapa. Es varu ievietot teksta stilu, atkal, kas ir jāpaskatās līdzi, lai teksta stils mums šajā gadījumā lasa latviešu valodas burtus. Ja nelasa, nu tad mēs izvēlamies citu. Man ir iespēja izvēlēties, kāds ir jautājuma formāts, un jūs redzat, jau uzreiz ļoti smuki parādās arī priekšskatījumā, kā tas viss izskatīsies. Izmērus ir iespēja mainīt, un tāpatās arī ir tekstu. Nu, un tad ir tāda lieta, kā attiecīgi šīs te veidlapas galva, mēs varam iestatīt vairākas lietas. Piemēram, attēls. Attēls mums var būt jau no piedāvātās sadaļas, un attiecīgi līdz ar to mums klāt nāks arī tāda lieta kā krāsu gamma,
Un sadaļas ir sadalītas vairākās daļās tie motīviņi, tad attiecīgi es varu izvēlēties, kas tad man ir nepieciešams, un attiecīgi ievietot, skatoties pēc tām iespējām, kuras tad man ir nepieciešams lietot. Smuki mēs to varam redzēt priekšskatījumā, kā tas izskatīsies, ja mēs gribam redzēt, vai mums savā ziņā patīk šis te motīvs un šis izskats vai nē. Bet ir vēl tāda brīnišķīga iespēja, ka attēlus var izvēlēties arī pats. Tad attiecīgi ne tikai izmantot jau izveidotos un gatavos, bet es varu ņemt arī augšupielādēt, pārlūkot un, piemēram, augšupielādēt jau sagatavotu šo te dokumentu izskatu. Piemēram, man ir kāda konkrēta lieta, ar ko es strādāju, kas man izskatīsies, vai tas ir attēls, vai iepriekš sagatavots šis te Google veidlapas motīvs, ko var izdarīt, piemēram, Canvā vai kādā citā vietā. Un tad ir attiecīgi jāizvēlās, jānospiež podziņu gatavs un mums viņu pievienos. Tas, kas jums parādīsies arī šeit jums piedāvā krāsu gammu. Savā ziņā dators, ja programma jau automātiski pielasa, kāda varētu būt krāsu gamma, bet, ja man ir nepieciešams krāsu gammu gan foniņam, gan attiecīgi tekstam, es varu pielāgot arī pati. Tad attiecīgi skatoties pēc tā, kas tad man kurā situācijā ir tuvāks. Ko strādājam, mēģinam, un tad jau skatīsimies, kas sanāks. Veiksmi!